Ir visādas lietas dzīvē, ko mēs darām, un bieži vien pietrūkst tā pacietība kaut ko darīt mazliet lēnām. Gribās ātrāk sasniegumus, gribās ātrāk visu iemācīties, ātrāk izdarīt. Tomēr bieži vien tieši pieejot katrai šai lietai lēnāk, sanāk iegūt daudz lielāku progresu, daudz ātrāk. Jo visi tie, kas spēlē ļoti ātri un ļoti labi, atceries, ka viņi ir ļoti ilgi spēlējuši ļoti lēnām. Savādāk nav iespējams iegūt to precizitāti, spēlējot mūzikas instrumentu, kā arī darot citas lietas, tāpat kā sportā. Man nāk prātā ekstrēmie sporta veidi, jo man ir bijusi liela pieredze ar to. Arī tos trikus sākumā mācies lēnām un droši, un pēc tam viņus var izpildīt arvien ātrāk un sarežģītāk. Pamēģini spēlēt savu mīļoto instrumentu lēnāk un klusāk, un pamēģini, kā tas skan. Ļoti iespējams, ka tu sadzirdēsi pilnīgi citu skanējumu, kādu tu nekad iepriekš neesi dzirdējis. Tagad īpaši var paņemt savu ukuleli visur līdzi, apsēsties pļavā vai kaut kur mežā un vienkārši baudīt tās maigās skaņas. Pamēģini nesteigties un pierast pie tā, cik lieliski tavs instruments skan lēnām un klusām. Kā es šo spēlēju? Pa punktiņiem. Tev uz ukuleles ir tādi punktiņi, un tie punktiņi vienkārši apzīmē, uz kuras ladas tu atrodies. Pirmais punktiņš parasti ir 5. lada, 7., 10., 12., 15. Un, ja nospēlē C akordu ar pirmo pirkstu, būs vieglāk. 1, 2, 3, sanāk C akords, un nospēlēt visas stīgas ar īkšķi. Un tad ar īkšķi spēlē pirmo stīgu. Šī ir pirmā stīga. Un es slidinu pirkstu te pa punktiņiem. Un pamēģinu spēlēt skaļāk un klusāk. Pat spēlējot tos pašus akordus, kurus tu jau ļoti labi zini, kaut vai tie ir 3 akordi, vai 2, vai 1, vari iegūt jaunu skanējumu un savādāk paskatīties uz to, kā ir iespējams spēlēt šo brīnišķīgo mūzikas instrumentu. Lai tev saulains pavasars!